Svinīgā un reizē nepiespiestā gaisotnē aizvedīta Madonas nodu uzņēmumu gada balva 2024. Šis ir otrais gads, kad pēc labi padarīta darba tiek godināti vietējie novadu uzņēmumi. Manuprāt, ļoti skaists pasākums ir no viedokļa, ka tu visu gadu esi strādājis. Un priekšsēdētājs jau minēja, ka arī patriotu nedēļa vēl ir tādā, mēs esam priekšvakarā. Man liekas, ir labi brīži, ka tu vari reizēm apstāties, paskatīties to, kas ir sadarīts, un ir sadarīts patiešām daudz labas lietas un to visu kopā nosvinēt. Un tādā uzņēmēja vidē aizvien tā ir veids vēl, kur satikt ikdienā varbūt nesatiktus cilvēkus, jo katrs savu ikdienas virpuli ir ierocis. Un man liekas, ļoti foršs un skaists pasākums. Katra reize pašvaldība ir padomājusi par kaut ko tādu interesantu un īpašu, par to priekšnesumu un par to visu notikumu kopā, tā kā arī šogad. Man liekas, ļoti foršs. Es teiktu, ka mūsu novadu uzņēmējdarbības spēks ir dažādība. Lieli, mazi, ļoti dažādi uzņēmēji, kas kopumā ir liels spēks. Un arī pašvaldības atbalsta mehānismi strādā. Industriālā zona Saulskalnā jau strādā. Industriālā zona Madonā taps tuvākajā laikā. Un vēl citi lieli projekti ir plānā. Plus inkubators un mazie projekti ir mazām biznesa idejām. Tas kopā ir viena liela komanda ķīmija, kas veido Madonas noda biznesa vidi. Kā ļoti laba biznesa vidi, manuprāt, kopumā Latvijā. Lepojoties ar saviem uzņēmējiem, arī šogad novada pašvaldība īpašu atzinību izteica tiem uzņēmumiem, kuri var lepoties ar savas pastāvēšanas 30 gadiem. Kopumā tika pasniegtas 15 novada pašvaldības atzinības. Sākums bija ļoti grūts. Mēs bija jauns, beidzis tikko gandrīz augstskolu. Uzsākt bija ļoti grūti, tur jāpateicās mammītei, kas palīdzēja ar līdzekļiem, lai varētu uzsākt to savu praksi. Tad pamazām gāju uz priekšu un attīstījāmies līdzi laikam. Un tā turpatās, kur uzsāku, tur arī visus 30 gadus nostrādājusi. Tāds skats nākotnē. Gribam vēl attīstīties jaunu rentgena aparātu, taisamies iegādāties digitalizētu. Vēl taisos darboties, jā. Tik daudz, kas ir paspējis notikt pa tiem 30 gadiem, viss iespējamais un viss, kas ir izdzīvots un viss ir piedzīvots un pārdzīvots. Un mēs laikam tā neskatāmies par to grūtumu, neesam tie, kas žēlojās un par tām grūtajām lietām. Tas izaicinošais ir katru dienu iet un darīt. Un par spīti vienalga, kas un kā, vienkārši iet un darīt un neapstāties. Bet uz priekšu skats ir cerīgi, redzot visu, kas notiek apkārt un no tāda uzņēmēja viedokļa, no uzņēmēja prizmas skatoties. Mēs esam ļoti daudz jau dažādus satricinājumus pārdzīvojuši un katru reizi man šķiet, ka katra krīze mums ir tik ļoti visu kaut ko iemācījusi, kad vairāk jau nekas mūs nevarētu pārsteigt. Tāpat vienmēr kaut kas uzrodās, kas tomēr pārsteidz, bet ir jāturpina strādāt un vienkārši jāpielāgojas visam, kas notiek. Un tas arī ir tas spēks, ka tu spēj reaģēt uz notiekošo un atbilstoši arī rīkoties. Domājot par uzņēmējiem, viennozīmīgi tas ir mūsu novada mugurkauls un asinsrite, un tā viņu pievienotā vērtība ir neatsverama. Tāpēc paldies visiem, kas strādā mūsu novadā, it īpaši tiem, kas 30 gadu jubileju šogad svin, un mēs viņus visus sveicām, tas ir apbrīnojami. Tik ilgā periodā attīstīties un uzturēt savu darbību un iet uz priekšu, to var tikai daži cilvēki, manuprāt, no visiem, un par to viņiem paldies. Un jauniem uzņēmējiem, lai mācās viņiem pieredzi, jo mums tiešām ir daudz jaunu biznesa ideju, daudz jaunu, mazliet traku cilvēku, bet es ticu, ka viņiem izdosies un daudziem jau izdodas. Tā kā šādas balvas noteikti būs piepildītas ar lieliskiem cilvēkiem arī uz priekšu, esmu par to pārliecināts. Jāpiebilst, ka sveicēju pulkam pievienojās arī Madonas noda fonds, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pārstāvniecība Madonā, kā arī finanšu institūcija Altuma pasniedzot savas simpātiju balvas. Sandra Zariņa, Andris Milnis, RTV.